Strādājot bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļā, mūsu galvenie uzdevumi saistīti ir ar nepilngadīgiem līdz 18 gadiem. Tātad mēs veicam profilaktiska rakstura pārunas ar nepilngadīgajiem, viņu vecākiem, veicam lekcijas skolās un ārpus tās, kā arī braucam reidos uz bērnu pulcēšanās vietām. Neskatoties uz to, ka šī problēma ir mazinājusies, savā darbā jebkurā gadījumā ir jāsaskarās ar nepilngadīgajiem, kuri ir apreibinošo vielu ietekmē un nākās ar viņiem strādāt ikdienā. Parasti jaunietis apreibinošo vielu ietekmē ir ļoti jautrs, rīkojās neadekvāti, smējās ļoti skaļi un viņu acis varētu būt apsārtušas, acu zilītes sašaurinātas vai palielinājušās. Un šajā situācijā, kad mēs to redzam, mums ir pamats viņu pārbaudīt, vai viņš nav kaut ko salietojies. Visbiežāk esam aizturējuši jauniešus par cigarešu smēķēšanu vai par alkoholisko dzērienu lietošanu. Jaunieši, kuri visbiežāk lieto apreibinošās vielas, nāk no visdažādākajām ģimenēm, neatkarībā no tā, vai viņiem ir labs sociālais stāvoklis vai arī trūcīga ģimene. Bieži vien nepilngadīgie, lai iegādātos apreibinošās vielas, izmanto to naudu, ko vecāki viņiem dod pusdienām, un ar to pilnīgi pietiek, lai viņi iegādātos spaisu un lietotu to. Pēc likuma maiņām situācija Rīgā ir uzlabojusies, jo visas legālās tirdzniecības vietas spaisa neturpina savējo darbību. Prieks, ka arī vecāki ir iesaistījušies bērnu audzināšanā, palikuši gudrāki un pieskata savējos bērnus ne tikai mājās, bet arī ārpus tās.